Grafiki var izskatīties atšķirīgi, dažkārt tie sastāv no atsevišķiem punktiem, bet citreiz veido nepārtrauktu līniju. Šī atšķirība ir atkarīga no tā, kāda veida datus mēs attēlojam. Ja datus var uzskaitīt tikai noteiktos daudzumos, piemēram, veselos skaitļos, grafiks sastāvēs no punktiem. Ja lielums mainās nepārtraukti, piemēram, laiks, ceļš vai temperatūra, grafiku veido līnija. Ikdienā šāda veida piemērus var redzēt dažādās situācijās. Skolā, piemēram, katras klases skolēnu skaits ir vesels skaitlis, nevar būt pusskolēni. Šādu informāciju attēlo ar punktiem. Savukārt temperatūra dienas laikā var mainīties pakāpeniski, arī pa daļām, tāpēc šo sakarību grafikos attēlo kā līniju. Saprast, kad jālieto punktu grafiks un kad līnija, ir svarīgi, lai dati tiktu attēloti precīzi un saprotami. Kad dati ir diskrēti, tas nozīmē, ka iespējami tikai konkrēti, atsevišķi lielumi, mēs lietojam punktu grafiku. Piemēram, skolēnu skaits klasē, cilvēku skaits aptaujā vai preču skaits veikalā. Savukārt, ja dati ir nepārtraukti un starp divām vērtībām iespējams daudzas citas starpvērtības, tad grafiku attēlo ar līniju. Tā notiek, piemēram, aprēķinot ceļu atkarībā no laika, temperatūras izmaiņas vai ūdens patēriņa. Tagad būs darbs patstāvīgi. Atšķirība grafikos ir vienkārša. Ja starpvērtības nav iespējams, mēs lietojam punktus. Ja starpvērtības ir iespējams, veidojam līniju. Grafika veida izvēle nav nejauša. Tā palīdz pareizi parādīt, kā mainās lielumi un ļauj analizēt datus. Šī izpratne būs noderīga gan šodien, gan nākamajās klasēs, kur tiks apgūtas funkcijas un to grafiki.